Labdien visiem klātesošajiem, visiem klausītājiem, visiem domātājiem, līdzdomātājiem un nākamajiem runātājiem. Vienreiz pēc ilgiem laikiem man ir patiesa prieks, ka man runājot fonā varēs redzēt gan pašu zinātnisko lasījumu tēmu, gan arī visus tālākos runātājus. Jo šoreiz neesmu sagatavojis neko rādām, bet es domāju, ka tā var būt arī labāk. Būs tikai mutiskais vēstījums, un es runāšu gara lēni, vismaz tā centīšos, lai visu varētu uztvert un nevajadzētu nekādu palīgu tekstu. Vai vēl jau vairāk bildes, ar kurām jau pilns internets kaut kur fonā. Es domāju, manas tēmas ietvaros. Tas noteikti neattiec uz nākamajiem runātājiem, kur noteikti ir gatavojuši arī ko rādām. Domājot par saknēm un lasot un domājot Aspazijas lūgas tekstu, izskatās, ka es raudzīšu šobrīd runāt drīzāk par sakņu sistēmu. Ar sistēmu domājot tiešām reālu sakņu sazarojumu, ļoti bagātīgu sazarojumu, kādu to redzam no zemes izņemtam augam. Mīta pamatsakni, ja tā var teikt, savos pētījumos nosaukuši galvenie Aspazijas daļrads un konkrētās lūgas vētītāji, un tie šodien droši vien visādos veidos vēl tiks pieminēti. Un tātad tā pamatsakne, protams, ka ir, kā pati Aspazija arī tur norāda, Dēmetra, grieķu auglības dieviete, kā auglone Aspazijas tekstā, un Persefone, grieķu mītā Dēmetras meita, kā ziednese. Bet kā ar saulgaiti un zelti? Zeltis līdzināms ar grieķu Aīdu, pazemes valdnieku. Protams, grieķu mītu pasaulē pazemē ūdeņi ir. Tomēr Aīds ar ūdeņu vidi īsti, tā eksplicīti gan netiek asociēts, teksti par to neliecina, un grieķu mitoloģijā ūdeņu noteicējs, kā zināms, ir dievs Poseidons, un mītu sakņojumā viņam arī būs sava nozīme Aspazijas lūgas motīvu kontekstā. Īsi atkāpšos pieminot, ka grieķu vārds mīts, mythos, pamatnozīmē ir vārds, runa, un tālāk attiecīgi sacītais, izteikums, stāstījums, kāda ziņa. Tālāk atsaukšos uz seno grieķu tekstu, faktiem vai liecībām, jo tie jau arī ir tie mītu turētāji, proti rakstiski fiksētais ir palicis. Bet pirms izgaismot šos dažbrīd atšķirīgos, dažkārt pat pretrunīgos faktus, es ieskicēšu aspektus, pēc kuriem grieķu mītos, manuprāt, ir vērts lūkoties, domājot Zelša līgavas kontekstā, un savu domu un tekstu pārdomājot, nācu pie atziņas, ka visu noteikti visos sīkumos nespēšu aptvert atvēlētajā laikā. Tātad tie aspekti būtu sieviete māte un bērni, Dēmetra un viņas meita, Virzeme un cita pasaule, mirstīgais un nemirstīgais, nāve un atzimšana kā mistērija un iespēja iekavās nonākt tajā saulē, nedaudz arī par eģiptiešu ietekmēm, bet tikai tik daudz, cik paši grieķi tās ierauga, čūska un tās ambivalence un cilvēka un dzīvnieka, jeb dzīves radības saikne, miksantropiskais un chtoniskais, un kaut kur beigās varbūt arī ūdens, uguns, gaiss vai debesis kā esības telpa. Atgriežoties pie galvenajām iesaistītajām Dēmetras un Persefones.
Grieķi Persefoni nereti nesauca vārdā, bet dēvēja par koru, tulkojumā meitu vai meiteni. Tā acīm redzot akcentēta mātes un meitas kopsaikne, kas citos vecāku un bērnu pāros grieķiem tā nav izteikta, vismaz ne tik spēcīgi. Un zināms, ka personu vārdu Demeter vai Demater etimoloģizē kā zemesmāte. Vēstot par abām dieviem veltītajiem kulta rituāliem, grieķis Pausānijas, viņam pieder plašs teksts ar nosaukumu Hellādas apraksts, jeb zemes apraksts, kas veltīts Hellādai. Tātad Pausānijas saka, ka Arkadijā, tas ir Peloponēsas pussalas lejasdaļā, korai dots pievārds Soteira, tulkojumā glābēja, jeb pasargātāja. Tieši kora Persefone netik daudz Demetra, tātad glābja, jo atgriežas no Aīda valstības virszemē pie cilvēkiem, kad laiks pavasarim un atmodai. Aspazijas tekstā un domā svarīgais motīvs šī saule, jeb virszeme un cita pasaule. Lugā šī cita, citādā, svešādā ir ūdens, ezera pasaule. Grieķu mītu pasaules kārtībā ir šī trejādība – zeme, debesis un pazeme, jeb zemzeme, varētu saukt arī pretējā kārtībā. Tomēr grieķu izpratnē un izteiksmē un valodā iespējams būtisks kas vēl. Dievi un cilvēki bieži tiek saukti nevis un netik bieži theos, dievs, un antropos, cilvēks, bet gan nemirstīgais un mirstīgais. Tātad pretstatījums athānatos nemirstīgais un thnetos mirstīgais, vai saistībā ar verbu tenesko, mirt. Un ir arī citas līdzīgas lekcējumas, piemēram, brotos, mirstīgais, un ambrotos, nemirstīgais, saistībā ar darbības vārdu bibrosko, ēšanu, ēdamo. Protams, arī Ambrosijas nosaukums šeit pievienojams, ko tikai dievi ēd, un tāpēc viņiem nemirstība. Minētais principā ir vienīgā atšķirība starp vieniem un otriem, cilvēkiem un dieviem, jo visādi citādi grieķu dievi ir antropomorfi gan skatā, gan arī raksturā un darbībās. Tāpēc arī Persefone, jeb kora, nemirst, nonākot pie Aīda pazemes, jeb mirušo valstībā, bet spēj atgriezties, atdzimt virszemē, piesakot atkal jaunu zemei un mirstīgajiem svarīgo auglības posmu, kuru līdz ražai novedīs viņas māte Demetra. Līdzīgi arī Aspazijas ziednese un auglone. Spēja atzimt ir mistērijas joma, vismaz mirstīgo, jeb cilvēku izpratnē. Un zināmas slavenās grieķu mistērijas Eleusīnā, cits starpā šogad kultūras galvaspilsēta, viena no vairākām, kas par godu Demetrai. Eleusīnas vārds un vieta grieķu mītos ir interesanta arī Aspazijas lūgas teksta sakarā. Proti, Demetra nonāk Eleusīnā, Atēnu novadā, klejojot zudušās meitas Persefonas meklējumos, un tur tiek viesmīlīgi uzņemta Kēlēja namā, Kēlēja un viņa sievas Metaneiras dēlu Demofontu, Demetra, pateicībā par mirstīgo ģimenes viesmīlību, gatavojas padarīt nemirstīgu. Kā? Tas notiek, dedzinot zēnu pavārdu ugunī, tā pakāpeniski ar katru rituāla nakti, cenšoties sadedzināt viņa mirstīgumu. Puisēna māte Metaneira iztraucē dievi svarīgajā darbībā vienreiz, vai varbūt tik pa laikam, un versijas ir divējas, vai nu dēlēns sadagliesmās, vai arī negūst pilnu nemirstības devu.
Nu, piemēram, zināms, ka Ovidija Fāstos šis dēls ir nevis Demofons, bet Triptolēns, bet tās jau mītu versiju tie tādi smalkumi. Uguns rituāls, interesanta paralēla ar Aspazijas ziednesi Lugas 7. ainā ar kūrējiem un karsējamo akmeni, kad ļaudis burvei par kādu nu sauca ziednesi, pieprasa sodu ugunsprovi. Runāt par grieķu mītu materiālu bez eģiptiešu ietekmes pieminēšanas nebūtu īsti pamatoti. Tomēr tēma kā tāda noteikti prasītu atsevišķu tā teikt, pievēršanos, tāpēc šeit tikai konkrēts komentārs, ko gūstam no vēsturnieka Herodota teksta, no viņa vēstures 2. grāmatas. Herodots raksta, viņi eģiptieši saka, ka Apollons un Artemīda ir Dionīsa un Isides bērni, bet Latona jeb Leto ir viņu audzinātāji un sargātāji. Eģiptiešu, turpina Herodots, eģiptiešu valodā jeb izteiksmē Apollons ir Hors, Demetra Isida, Artemīda Bubastis. Interesanti ir Herodota versija, atšķirīga no grieķiem senākā rakstiski fiksētā mītu varianta, proti no Hesioda Teogonijas datiem. Tātad Hesiodam Apollons un Artemīda ir Zeva un Latonas jeb Leto bērni. Par Leto savukārt vēsturnieks ir teicis, ka tā ir tikai barotāja un uzraudzītāja. Savukārt Hesiodam Persefona ir Zeva un Demetras meita. Interesanta versija, protams, arī ar to, ka eģiptiešu Hors un Isida, tātad nāve, atzimšana un tam līdzīgi, skaidri sastatīti ar attiecīgiem grieķu dieviem. Tomēr, ja nu par grieķu tekstu materiālu, tad tas nebeidz arī pārsteigt un rosināt domas uz simbolu līdzībām. Proti, grieķiem viens no pazīstamākajiem mitogrāfiem, Apollodors, viņam pieder slavenais teksts, kas nosaukts biblioteka, tātad mītu pieraksti. Apollodors vēsta, ka Persefone dzimusi no Zeva un Stiksas savienības. Lūk, Stiksa, pazemes upe un tās dievība, lūk tas ūdens elements pazemes valstībā, kuru ar Zalša ezera valstību savā lugā izteica Aspazija. Bet tas ir tikai viens no variantiem. Par čūsku zalti vai zalti daudz un visādi, protams, atzīmēta tā simbolika un īpaši ambivalence, proti tā līdzīgi kā grieķu farmakon, jeb zāles, līdzeklis un arī inde, ir gan postoša, gan aizsargājoša. Piemēram, Asklēpijam, grieķu ārstniecības dievam, tā ir palīdzīgs atribūts, bet daudz mīti rāda tās ļauno un agresīvo dabu. Var pieminēt kaut vai tikai Eiridīkas nāves cēloni no čūskas koduma, vai kaut vai to, ka Hērakls bērnībā nožņauts čūskas savā šūpulī, vai Apollons nonāvēja Pītonu, lai kļūtu par orākula valdītāju Delfos, vai, piemēram, grieķis Filoktēts nevar doties uz Trojas karu saulaicīgi, jo čūskas koduma dēļ, kurš nekādu nedzīst, viņš kavējas Lemnas salā. Un gan jau citi piemēri. Atzimšanas aspekts čūskā saistās ar ādas nomešanu atjaunojoties. Protams, tā ir htoniska zeme, ūdens un falliska savā ķermeniskajā līdzībā būtne. Zaltis kā pazemes un ūdens valdnieks Aspazijas versijā liek domāt par grieķu Aidu kā Persefonas aizvedēju, un te vietā, manuprāt, Janīnas Kursītes kādā rakstā pieminētie precību rituāla vārdi latviešiem, piemēram, viņa piemin vārdu vedības saistībā ar vest un aizvest,
Ziednesi paņem, aizved Zaltis, lūk, grieķu kopiena Sicilijā, esot svinējusi Persefonei veltītus rituālus, ko sauca par Persefonas aizvešanu, Persefones katagogē. Un tas fakts liecina par pašas aizvešanas zīmīgumu, kas visdrīzāk varēja būt saistīts arī ar precību kāzu reālām rituālām norisēm šo svētku kontekstā. Un ādas nomešana, kā lūgā Zaltim beigās, vēršanās cilvēkā, bet caur to arī viņa bojāja. Jā, tātad Zaltis saka, citēju, lūk, es cilvēks, jums es līdzīgs, parādos es zemes veidā, kaut man tālāks ceļš ir vaļā, noliekot šo miesas tērpu, pāriet atkal elementos, nemirstības jaunā kāpē. Par pāriešanu elementos interesants un droši vien papildus izvēršams aspekts. Romiešu dzejnieks Lukrēcijs de rerum natura par lietu dabu runā par pirmelementiem, kuros izirst viss materiālais atkal no tiem veidojoties no jauna. Atgriežoties vēlreiz pie Demetras un Persefonas un grieķu tekstiem, kuri komentē mīta un vietējo tradīciju iezīmes, lūk, jau pieminētais Pausānijs stāsta, un citēju savā tādā brīvā tulkojumā. Pāns, tātad grieķu ganību, brīvu mežu dabas dievs, apmeklējis Arkādiju. Medībās klīstot no kalnu uz kalnu, viņš beidzot nonācis Elajas kalnā un ieraudzījis tur Demetru. Viņas stāvokli un drēbes, burtisks tulkojums, ko viņa valkāja. Zeus to uzzinājis no Pāna, sūtījis Moiras, jeb likteņdieves pie Demetras, kura ieklausījusies Moirās un atmetusi savu dusmību, mazinot arī savas bēdas. Tātad skaidrs, ka Demetra šeit atradās, meklējot Persefonu un bēdājoties par tās pazušanu. Turpinu citēt. Šo iemeslu dēļ, kā stāsta fīgaļi, jeb vietējie, viņi secinājuši, ka šī ir alu ala un ka tā ir svēta Demetrai, un uzstādījuši tajā koka tēlu. Tēls esot bijis veidots pēc šāda parauga. Tas sēdēja uz klints, līdzīgs sievietei visos aspektos, izņemot galvu. Viņai bijusi zirga galva un mati, un no tās galvas auguši čūsku un citu zvēru tēli. Viņas tunika sniedzās līdz pat kājām, uz vienas rokas bija delfīns, uz otras balodis. Kāpēc viņi lika šo tēlu izgatavot pēc šāda parauga, ir skaidrs, raksta Pausānijs, ir skaidrs ikvienam zinīgam cilvēkam, kas pārzina tradīcijas. Viņi saka, ka nosauca viņu par melno, proti Demetru, jo dievietei bija melns apģērbs. Apstājos pie Pausānija minētā, ka zinīgam cilvēkam ir skaidrs, kāpēc tā izskatījies Demetras tēls. Nezinu, vai esam zinīgi, vai es esmu šai ziņā zinīgā, vismaz droši zinīgie šajos jautājumos. Nezinu, vai viegli varam to teikt. Dažas tādas interpretācijas zirga galva visdrīzāk norāda uz saikni ar Poseidonu, pēc retākās versijas viņš ir Persefonas aizvedējs. Interesantāk ir domāt par delfīnu vienā un balodi otrā rokā. Putna līnija un simbolika atved iespējams pie Aspazijas ziedneses, un viņai piedāvātās iespējas bēgt no Zalšu valstības, izmantojot gulbi spārnus. To piedāvā Gaigala, citēju, lūk, mums glabājas šie spārni, gulbju jaunavas tie bija, kas aiz žēlām nomirusi. Žēlas ir viņas neatbildētā mīla pret Zalti. Spārnu pieminējums un izmantošana tver gaisa debesu jomu, kas grieķu kosmosa, jeb sakārtotas pasaules kontekstā ir 3. augstākais līmenis. Un vēl var domāt arī par putnu
vanadziņu Aspazijas lugā, kas ir šis pozitīvais glābēja tēls. Delfīna klātbūtne, protams, tā norāda uz ūdeņiem un to iemītniekiem. Pats delfīns ar vienu uztverams arī kā glābējs, atbalstītājs, bet iespējams grieķu valodas vidē šis vārds var tikt saistīts ar leksēmu delfūs, kas ir dzemde. Tā domājot meitas, jeb koras aizvešanas motīvu un tā rezultēšanos dzimumaktā. Bet čūskas un citi dzīvnieki zirga galvas rotā šajā aprakstītajā Demetras attēlojumā gan jau rāda viņas chtonisko būtību, ciešāku saikni ar miksantropisko būtņu laikiem, kuri pakāpeniski aiziet pagājībā līdz ar Olimpa, Panteonu un klasisko kārtību grieķu mītu vidē. Iedomājot Aspazijas lugā Zalša un Ziedneses bērnus, arī tie ir zināmā mērā miksantropi, vismaz kā tādi raksturoti, vismaz noteikti atšķirīgi no parasta cilvēka. Tātad citādais no saiknes ar citu pasauli, tas varētu tikt pieņemts šai saulē, virzemē, bet netiek pieņemts. Saulgaitas par viņiem visādi izsakās, piemēram, zvēri, riebļi un tā tālāk. Izeja ir vēršana kokos, bērziņš un liepiņa. Šo paņēmienu labi pazīst antīkā mitoloģija, tekstos tas visādi ir iemūžināts, piemēram, Ovidija metamorfozēs. Noslēgumā es labprāt citētu divas himnas, viena no tām ir veltīta, citāta būs īsi, viena no tām ir veltīta Persefonei un otra Demetrai. Pirmā ir orfiskā himna Persefonei, kas arī ir no šī mistēriju vide, tāpat kā Eleusīnas mistērijas. Tātad orfiskā himna Persefonei piemin dievi ar šādiem vārdiem. Vienīgā mirstīgajiem spēkpilnā, atkal burtisks tulkojums tāds, vienīgā mirstīgajiem spēkpilnā un vēl tu, tātad Persefone, dzīve un nāve, vienīgā mirstīgajiem daudz cietusī Persefone, tu visu uzturi vai baro un visu arī nogalini. Skaidri izteikti dievs divējādība, radošais auglības un tikpat labi galā nopostošais spēks paliekot zemzemē, kad dabai vajag atelpas. Un pēc atelpas atkal seko ielpa. Un otrs noslēdzošais citējums ir no Homēra, jeb homēriskās himnas Demetrai. Šīs himnas pašas beigas man šķita, ka pagalam tādi mūslaicīgi skan šīs rindas, varbūt plašāk skatot mūslaiku vidi mirstīgos. Tātad Demetra tiek beigās uzrunāta. Slava dieviete un pasargā šos ļaudis harmonijā un labklājībā, un laukos nes mums visu patīkamo. Pabaro mūsu lopus, atnes mums ganāmpulkus, atnes mums graudus, atnes mums ražu un nes mieru, lai tas, kas sēj, varētu arī pļaut. Esi žēlīga, 3 reiz lūdzamā, lielā dieviešu valdniece. Paldies par uzmanību!